Darbie draugi, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Šis ir maziņš ekskursus pa Lielvārdes dievnamu, kur mēs gribam redzēt dažas vēl epizodes no mūsu dievnama rudens dekorācijām, kas saistībā ar Ražas svētkiem ir mūsu dievnamā šogad. Tad redzam šo altāri un ir dabas veltes altāra priekšā. Uz šiem mazajiem baltajiem podestiņiem bija maize un vīnogas Ražas svētkos pienestas un noliktas. Un redzam arī citus, protams, ziedus, kā arī labības kūlīšus virs lielā altāra uz logiem. Jā. Vitrāžas. Diemžēl ar šo aparātu nesanāk gaišas bildes. Nav tā oriģinālā kamera. Man liekas, ka ir patumši, bet patiesībā baznīcā ir ļoti gaiši. Tad šie vīnogulāji un redzam šo krustu. Ir šīs vītnes. Šoreiz tā vītne, tāda, kādu arī esam paspējuši uzspīt. Tad braucam tālāk. Ko mēs redzam? Redzam sānu altārus. Šoreiz pie lielā altāra nav tradicionālo skaisto kļavas zaru. Nebija, diemžēl, kas šogad tos sarūpē. Bija lietains vējens sestdienas laiks. Tāpēc bija tikai jāsamierinās ar lielajiem garajiem saules spūkju ziediem, kuri šogad tādi gari izauga pie draudzes mājas, pat paceļoties līdz jumtam. Un vienā un otrā pusē tad tādi saules spūkju garie ziedi bija greznojuši vismaz sānu altāra sienu. Arī rožu kronis, kas procesijā tiek nests mēneša pirmajās svētdienās, oktobrī atrodas pie Dievmātes, Fatimas Dievmātes altāra. Arī svētais Jānis Pāvils II, kuram 22. oktobrī arī būs viņa piemiņas diena, svētku diena. Lūk, tā izskatās mūsu lielā altāra dekorācija. Šogad, kā jau teicu, pieticīgākā veidā. Sānu logos arī ir no lapām šīs monstrancītes, kas saulītes, turas uz ābola. Jā, logos tādas dekorācijas ir šogad. Un arī sānos mazie čiekuriņi starp kolonām, kas arī ir dabas velte. Un tad, jau centrālā vītne,
Kā redzam, arī šogad tā ir skaista. Ir vītne no kļavu lapām, 4 vītnes, un redzam, ko no tādiem it kā dabas atkritumiem var veikt cilvēku roku darbiņš. Lūk, arī šogad ir šīs vītnes, tik cik jau cilvēki bija spējīgi tās nopīt. Arī mazais dekoriņš kroņlustriņā, šie čiekuriņi, nesajauksim ar Ziemassvētkiem, bet čiekuri arī ir dabas veltes. Priežu čiekuriņi un vītne rotā kora telpu pie balkona un arī zem tā vītnīte šogad, tā izskatās mūsu dievnams pēc ražas svētkiem, kurus svinējām 2. oktobra svētdienā, kad arī godinām svāto bīskapu Meinardu mūsu draudzē. Svētā Terēzīte un arī saules puķi šogad bija padaudz, tā ka varam padalīties dekorācijās arī. Tas atkarīgs, cik to dekorētāju mums ir bijis pieejams. Tādu mazu ekskursiju pa mūsu baznīciņu, kā teica, sānu logos ir šīs arī mazās monstrancītes no kravu lapām, dekorācijas, kuras redzam iespraustas ābolos, arī rudens veltes. Tā izskatās mūsu dievnams Lielvārdē šogad ražas svētkos, un tā arī šoreiz gan, kā jau teicu, ļoti pieticīgas ir šīs dekorācijas arī sānos, kur agrāk bija vītnes no griestiem un līdz cilvēku galvām. Šogad tik, cik bija jaudas. Paldies arī tiem, kas arī šīs mazās pīnītes no mazajām tādām dekoratīvajām pērlītēm paspēja sataisīt ar ozolu zīlēm. Paldies Adrianai par vītnēm. Saku paldies mūsu Ninai Ratnieks un arī Antijai Vēverei un arī Olesei, kas šo tumšāko vītni nopina. Antija nopina to augšējo uz balkona un centrālo virs altāra vītni. Paldies dāmām, kuras parūpējās un kuras palīdzēja. Paldies Veriņai, kura Ninai palīdzēja pie vītņu arī pīšanas. Tas nav viegls darbs, bet arī mīlestības darbs. Tā izskatās mūsu Lielvārdes baznīciņa. Tiem, kuri nebija klāt ražas svētkos, tā viņa izskatās ieejot tajā. Jau lūk, šīs vītnes mums sveic. Un arī mēs pateicamies par šo iespēju. Redzēt, tāda smuka kombinācija, krusts, vītņu ietverts, paceļas majestātiski, un izveidojas ar tāds kā M-burts, kā Marija, kā alfa, aburts arī,
pa vidu, un tā vītne virs liela altāra ir ar tādu kā M burta monogramu. Lūk, arī Sānu navā labajā pusē tas mazās monstrancites, mūsu skaistā palmiņa, kas vēl dzīva. Jā, Svētā Terezīte mūs sveicina, un arī ejot jau dievnama koridorī, ja nepārtrūks. Jā, tad te redzam arī pie durvīm tāds puškis mums šogad bija. Uč! Aizbēga kamerā. Jā, negrib. Grib mani parādīt, jā. Labi. Tā kā tas ir koridors, un tūlīt arī noslēgsim to mūsu tiešraidīti. Paldies par pacietību vēl kādu mirkli, ko varējām redzēt šajā ekskursā pēc jau ražas svētkiem nākamajā svētdienā. Lai Dieviņš jūs svētī!